Kāpēc cilvēkiem bieži vien atkārtojas vienas un tās pašas problēmas? Kāpēc? Kāpēc tas tā ir? Mums reizēm ir jāpārbauda savs sirds motīvs, un dažas lietas mums ir vienkārši jāpamaina. Viņi cilvēki pat reizēm ņem vērā to, ko viņiem māca, bet viņiem tā problēma atkārtojas vēl un vēl. Un ziniet, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka mūsu sirdis apzināti meklē šo problēmu. Tur citi cilvēki nav vainīgi, jo tā ir tava un nevis viņu problēma. Tas ir tāpēc, ka tavs sirds motīvs nav dziedināts, nav izlabots, un tu dari tās lietas, kas rada tev problēmas. Tu domā, ka tu šo to pamainīsi un izmainīsies tavas domas, bet es tev teikšu, nekas nemainīsies. Bet ja tu mainīsi savas domas, savu sirdi, tad gan viss mainīsies. Un runājot par problēmu, problēma ir tikai 10% no tā, kas ar tevi notiek. Bet 90% ir mūsu reakcijai uz notiekošo problēmu. Tātad 90% ir mūsu reakcija uz notiekošo problēmu. Tam cilvēkam, kam ir šī problēma, nevajag teikt, kāpēc tā un kāpēc šitā. Jo tas tikai pastiprinās šo problēmu. Viņš gan pateiks, kāpēc tas tā ir, bet tas neko nemainīs. Tad problēma paliks vēl vien lielāka. Tātad 10% problēma ir tas, ar kas notiek ap tevi, bet 90% ir mūsu reakcija uz notiekošo problēmu. Mums jābūt ļoti akurātiem. Es saprotu, lai vairs nebūtu šīs problēmas, mums jācenšas izmainīt sevi, izmest tās no galvas ārā šīs problēmas, jāskatās, kas ir rakstīts Dieva vārdā, Bībelē, un jāļauj svētam garam vadīt mūs par dzīvi un mainīt mūsu sirdi. Bībele saka, pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi, un izmeklē mani, un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, un tad vadi mani par mūžības ceļu. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī.